Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un esmu uzurpējis varu, jo es drīkstu apsēsties un esmu apsēdies uz viena no mūsu eksponātiem, krājuma priekšmetiem. Šajā gadījumā runa iet par sliežu velosipēdu. Mūsdienās šādi transporta līdzekļi pa dzelzceļu pārvietoties nedrīkst. Ir, protams, daži izņēmumi, tie ir šaursliežu dzelzceļi un tie ir dzelzceļi, kas nav saistīti varbūt ar koplietošanas sistēmu, bet jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem dažādi noceļamie braucamrīki, tos izmantot pa platsliežu dzelzceļiem ir aizliegts. Iemesls ir diezgan vienkāršs. Laikam nav sanācis laikā nocelt, un tad, kad nenoceļ, tad un pretīm nāk vilciens vai arī vilciens panāk šo braucamrīku, tad veidojas avārijas situācija. Bet par pašiem pirmsākumiem runājot, faktiski drezīnes, tā sauc lielāko daļu no tā, kas man aiz muguras ir redzams, tika ieviestas dzelzceļos faktiski gandrīz vienlaicīgi ar lokomotīviem vagoniem. Te gan ir strīds par to, kā tad šos braucamrīkus pareizi jāsauc, jo katrā laikā un katrā varbūt atsevišķā laika periodā un pie dažādām varām tie nosaukumi ir mainījušies, un tā arī mēs neesam īsti nonākuši pie vienota secinājuma, vai šī ir drezīne vai nē. Jo, piemēram, pēc vilcienu kustību noteikumi 1939. gadā šo izdalīja atsevišķā kategorijā. Un vēl bija 4 citas kategorijas. Vienkāršais trulis, motortrulis, vienkāršā drezīne un motordrezīne. Tad vēl nākamais, no kā tad ir cēlies vārds drezīne, jo mēs aptuveni saprotam, ka lokomotīvai ir izcelsme no angļu valodas, kas nozīmē kustība. Vagonam vispār ir diezgan sens jau lietojums. Drezīnai ir mazliet cita izcelsme, tā nosaukta izgudrotāja vārdā, vāciešu dreiza vārdā. Dreiz, pareizi sakot, laikam drezīni nemaz īsti nav izgudrojis, bet ir izgudrojis velosipēdu vai tādu dip-dap velosipēdu variantu, un to tad sākumā arī sauc par drezīni, bet beigās tomēr drezīni vairāk tika asociēta, ar šādiem braucamrīkiem. Kam tad drezīnes ir bijušas vajadzīgas? Mūsdienās, ja kādu redzam tomēr kaut kur uz kādiem izolētiem dzelzceļa posmiem, tad tā ir izklaides nodarbe. Ir arī sporta drezīnes. Somijā un Igaunijā tādas sacensības ir notikušas, bet faktiski sākotnēji un oriģinālajā izpildījumā drezīnes ir bijušas paredzētas gan sliežu ceļu apsekošanai, gan arī tādiem sīkākiem remonta darbiem, jo tur aiz manis redzamai drezīnei, piemēram, pēc ir transporta piekaba, uz kuras var uzkraut gan dažādus materiālus, gulšņus, piemēram, un arī varbūt pat balastu, šķembas, smiltis. Ar vienot sakot, drezīnām ir bijis diezgan plašs pielietojums, ir sevišķi tajos laika periodos, kad vēl automobīļi nebija sasnieguši to attīstības līmeni, kāds tiem tagad ir. Un nevarēja piebraukt, teiksim, kaut kur meža vidū no malas un ar kaut ko palīdzēt. Tad tas toreiz bija pirms gadiem 100 un arī pirms gadiem 50 jānodrošina ar varbūt tādu, teiksim, noceļamu mehānismu kā drezīnu palīdzību. Bet drezīnes nav tikai noceļamas. Par to, kādas vēl mēdz būt drezīnes, mēs parunāsim kādā no nākamajiem sižetiem.